šo darbu. Tajā momentā, kad jūs strādājat, jūs varat izmantot iespēju mācīties bez maksas. Lūdzu. Teiksim, cilvēks, viņš ir krievu tautības cilvēks, un, teiksim, kā latviešu valoda, viņa ir runājama ar garumzīmēm un tā. Jā, ir garumzīmes latviešu valoda. Bet, izruna, tas ir daudz, kas, cilvēks nevar, teiksim, strādāt infocentrā, kur cilvēki ir viņi nāk un viņi runā, un viņiem ir jārunā ar klientu un ar cilvēkiem. Bet tas daudz cilvēkus arī kaitina bišķiņ, kad cilvēks viņš nevar izrunāt tās garumzīmes. Vai to arī kaut kā ņems vērā? Kad cilvēks nepareizi izrunā. Ja? Pati tā galvenā būtība ir, kad infocentrs spēj atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem bez stostīšanās. Attiecīgi, man runājot nav jāmeklē vārds tur 5 sekundes, līdz es varu atbildēt. Tam, ja jūs izrunājat vārdu bez garumzīmēm, bet pretīm stāvošais cilvēks saprot, ko jūs stāstat, tam nav nozīmes. Galvenais, ka jūs plūstoši spējat atbildēt abās valodās. Cik jūs planējat brīvās vietas? Brīvās vietas šobrīd ir 2 infocentra darbinieks un 1 vadītājs. Cik sanāk tas garās maiņas nedēļā? Tur no 8 līdz 19. Ir darba laiks no 8 līdz 19, un tad ir infocentrā iekšēji tiek veidots grafiks, savstarpēji vienojoties, sadalīti rīti, teiksim, tur nāk no 8 līdz noteiktam laikam, un pēc tam atkal nāk. Cits cilvēks varbūt mazliet vēlāk nāk, tā ir savstarpēji vienošanās. Jā, pārsvarā. Galvenais ir nodrošināt, lai būtu infocentra darbs, lai viņš strādātu, lai būtu pietiekoši cilvēku skaits, lai varētu apkalpot klientus, bet tā ir iekšēja vienošanās. Tur skatās pārsvarā darba dienās, ja atnāk 8, tad strādā, piemēram, līdz 5, atnāk 10, strādā līdz 7, bet tur ņem vērā arī to, ka vēl tā sestdiena, līdz ar to kaut kādas stundas no šīs garās dienas tiek nodatas. Tas sapratu, ka vakarmaiņas arī ir tur, piemēram, no 2 no 3. Jā, ir, kad arī no 2 sāk, un tad līdz 7 noteikti. Vēl jautājumi? Ja nav jautājumu, tad ir nākamais uzdevums. Un nākamā uzdevuma ietvaros es jums izdalīšu baltu lapu. Es ceru, ka jums lielākā daļa ir līdzi rakstāmie. Tad uz šīs lapas pirmām kārtām uzrakstam vārdu, uzvārdu, telefonu numuru un e-pastu. Jā, tātad jūsu kontaktus. Un tātad uzdevums būs uzrakstīt gan latviešu, gan krievu valodā to, ko jūs sapratāt no tā stāstāmā, ko mums Nils Sautiņš izstāstīja. Tātad, ko jūs sapratāt par šo te vakanci, kas jums būs jādara, kādi būs jūsu pienākumi, un to uzrakstīt abās valodās. Tālāk, tad tie, kas būs jau pabeiguši šo te rakstīšanas daļu abās valodās, tad jūs varēsiet pa vienam droši nākt kameras priekšā, un tad būs jau tā pēdējā noslēdzošā kārta, kad jums savā nedzimtajā valodā būs jāpasaka, kāpēc tieši jūs esat atbilstošais kandidāts. Un pēc tātad šīs te uzrunas jūs droši varat paņemt savas matus un varat klusiņām doties prom, un pēc tam mēs tad paziņosim rezultātus. Kā tad ir, kas tiek uz otro kārtu? Ja? Es atvainojos, tad kamera būs jāpasaka angliski? Nē, tas ir dots vai no latviešu vai krievu valodā. Ja valoda krievu valoda, tad jums kameras priekšā vajadzēs pateikt latviešu valodu. Ja ir dzimtā valoda latviešu, tad kameras priekšā ir lūgums pateikt krievu valodu. Jā, tas redz kā pateikt skaidrāk. Vai ir saprotama tālākā darbība? Tad es jums visiem novēlu veiksmīgi uzrakstīt un veiksmīgi pateikt savu informāciju. Ja kādam nav, tad vienkārši ir rakstām. Cik izvērsti, jā. Mums galvenais no šī visa ir saprast, novērtēt vēl jūsu rakstību.
Jā, es iedošu citu. Ziniet, man liekas, izpārnīt. Jā, tad paldies. Tā, tas jau. Jā. Tikai ar vienu noteikumu, ka jūs atpakaļ atdodiet. Arī drīz vienu paņem lūdzu. Jā. Paldies. Tu kas? Paldies, prieks bija redzēt, lai jums veicās. Ceru satikt kādu no jums infocentrā. Jā, abās valodās. Nu, nav precīzi jāpārkopē, bet vienkārši, lai...